Energoapmaiņas likumi jau sen radīti, izdomāti, un viņi darbojās. Ļoti spēcīgi darbojās. Tas nozīmē, ka, ja jūs to nezināt un neievērojat pēdējos laikus to darīt, jo šī atgriezniskā saite, kā tā darbojas energoapmaiņas likumiem, piemēram, jūs no kādam vēlaties kaut ko saņemt, vai padomu, vai laiku, vai enerģiju, vai pakalpojumu, vai produktu, vai konsultāciju, un jūs nevēlaties maksāt to summu, vai iedot atpakaļ to, kas no jums tiek prasīts, jums liekas, ka, nu nē, tas ir par daudz, tā es negribu, un jūs nokaulējat zemāk šo summu. Attiecīgi, jūs arī nokaulējat zemāk to, ko jūs saņemsiet no tā, ko jūs iegādājaties. Tas nozīmē, ka tas jums iedos mazāku pielietojumu, tam būs ilgāks derīguma termiņš, pat ja, pieņemsim, tas ir cirvis. Nu, vienkārši vai nu viņam salūzīs kāds, vai atsitīsies, izstīsies rops. Par enerģetiskām praksēm viņām nebūs tik liela jauda. Viņas būs daudz mazāk iedarbību. Par attiecīgi kursiem kādiem, viņi mazāk jums noderēs. Jūs pēkšņi aizmirsīties, nespēsiet pielietot to, ko jūs tur iegūsiet. Apģērbs vai nu jums sakrāsosies vai uzrausies kaut kur. Tamdēļ saprotams, kā energoapmaiņas likumi darbojās. Jūs, kad tagad to dzirdat, jūs saprotat, ka tas jau ar jums ir noticis, un principā, jā, jūs saprotat, ka kaut kur jūs varējāt novērtēt vairāk, samaksāt vairāk, nepažēlot. Protams, šeit ir stāsts arī par to, cik kvalitatīvi jūs sākotnēji ko iegādāties. Ja jūsu skopums jau jums sākotnēji liek doties pie mazāk kvalitatīviem produktu pakalpojumu sniedzējiem, tad tas automātiski jau jums paredz, ka jūs iekosiet attiecīgi tādu rezultātu. Šeit neiet runa par apzinātu izvēli, par to, kad jūs saprātīgi izvēlaties un jūs tiekat intuitīvi aizvesti, un jums tiek uzdāvināt šīs te iespējas. Šeit iet runa par jūsu būtību, par jūsu vēlmi uz citu rēķina ietaupīt. Vai kaut kur, pieņemsim, neiedot tējas naudu, kad jūs pāēdat restorānu, iedot mazāku nekā jūs jūtat. Principā jums jau sajūtas priekšā saka, taču jūsu skopums, tas, ka jūs gribat vairāk paturēt sev un palielīties, kā jūs kādu apmānījāt vai kaut ko kādam nesamaksājāt, jūs novedīs tādā situācijā, ka jūs ļoti paši no tā cietīsiet. Varu pateikt pēc savas personiskās pieredzes, ka nu jau man aizgājis viens no man ļoti tuviem mīļiem cilvēkiem, tādu dzīvi dzīvoju, domājot, ka vislielākais izdevīgums ir tur, kur viņš kādam kaut ko un sev vairāk. Rezultātā tas savācās, viss tas posmu moments savācās tādos 3 lielos notikumos, kur viņam dzīves laikā tika paņemts nost ļoti daudz, ļoti sumāri, ļoti daudz. Un karmiski tas tika tā izlīdzināts. Kas tad notiek ar tiem cilvēkiem, kuriem jūs neiedodat pietiekoši? Viņi tāpat to saņems. Viņi to saņems caur citiem cilvēkiem, citiem notikumiem. Un arī jums tiks paņemts nost caur citiem cilvēkiem notikumiem. Tajā brīdī jums liksies, kāpēc ar mani tā notiek, par ko, kāpēc, ko es tādu esmu izdarījis. Tas tomēr vienkārši savalkās kopā. Un visnepatīkamāk, protams, ir tas skar veselību vai tuvinieku veselību, jo arī šādi karmiski, enerģētiski visums var izspēlēt, ka ir šī norēķināšanās. Ja, piemēram, jūs esat paņēmuši kaut ko, kas otram nepieder, vai atteikušies samaksāt atrunāto, tad šādi var tikt izlīdzināts kaut kas, paņemot kādas viņam paredzētus notikumus ar viņu veselību vai ar viņa ģimeni vai bērniem, kuri būtu izspēlējušies kā pieredzi viņa dzīvēm. Un jums atkal izdarot tā, ka liedzot to, kas viņam pienācās, jūs līdz ar to paņemat daļu viņu karmas, un tas izspēlējās jūsu dzīvē. Tāpēc esat ļoti uzmanīgi ar šo te ietaupīšanu, skopošanos, vai kā to saka, nožuļīšanu, nokaulēšanu. Nevienmēr jūs varat iegūt to, ko jūs esat gaidījuši un cerējuši ilgtermiņā. Jo
jūs atverat savu sirdi plašāk, jo dāsnāk esat, jo arī pret jums visums ir dāsnāks un plašāks un atmēros jums atpakaļ no visām pusēm. Tas ir svarīgi jums to saprast, jo dažreiz skopums, nenovīdība, skaudība un tāds žmodzīgums latviešu var sevi ievest situācijā, ka liekas, kāpēc visu laiku ar manīm tā notiek, kāpēc citiem ir tā, kāpēc tā. Un jums pat prātā neienāk, jūs paši to, kaut ar varbūt mazām, sīkām lietiņām to esat izdarījuši, kaut ko tur nočiepuši, kaut ko tur paņēmuši, kaut ko tur nofenderējuši, tur to tā izkruķījuši, tam to lieguši, tam kaut ko izspieduši, atņēmuši, un tad jums liekas, kāpēc ar mani visu laiku tā notiek. Citādāk ir, ja jūsu pieredze uz šīs zemes ir nākusi tieši tādu funkciju pildīt. Ir daudzi, kuri nāk izpildīt šo te funkciju, kuri ir izlīdzinātāji. Pieņemsim, zāgļi, viņi ir šīs te enerģijas izlīdzinātāji. Protams, tā ir arī pieredze un dažādi brīdinājumi mācības, taču lielā mērā tās iet runa par to, kur tad kaut kur ir disbalans, kur kaut kas nav noticis tā, kur enerģētiski, karmiski tas izlīdzinās. Tas var būt gan šajā dzīvē, gan iepriekšējās dzīvēs. Tamdēļ, ja gribat kaut ko uzzināt vairāk, sīkāk, kaut ko izmainīt, tad varat individuāli pajautāt. Pieņemsim, manam vīram bija situācija, ka viņam ņēmās nost dēļ tā, kā viņš savu enerģiju virzīja nevis savām dzimtas atbalstam, bet manas dzimtas atbalstam. Un paskatoties, kāpēc tur tā izspēlējās, sanāk tā, ka viņš laiku atsaka, kur viņam lūdzu palīdzību viņa dzimtā, un dod manai, kur ir tāpat daudz iespēju, kur ir savējī, kur var dot. Un to atkal izlīdzinot, viņam viss pārmainījās finansiāli, viss pārpilnībā, veselībā, enerģijā, viņam pārmainījās ļoti krasi. Tā kā ir kaut kādi momenti, ko jūs varbūt pat varat nezināt un nesaprast, ir vērts tos noskaidrot. Lai jums izdodas viss tas labākais. Uz tikšanos. Atā pagaidām.